Mēs nokļuvām līdz Keilas ūdenskritumam Igaunijā netālu no Tallinas, pavadījām tur brīnišķīgus mirkļus un izkalām turpmākos plānus. Skatieties! Magone filmstudio piedāvā Igaunijas ūdenskritumi otrā daļa. Un plāns šim vakaram ir gaužām skaidrs, tā kā ir jau krietna pēcpusdiena, un otrā Jēgalas ūdenskrituma apmeklēšana būtu diezgan sasteigta, tātad tuvojas šī brauciena svinīgā daļa, jo Elvita, kā jauniņā, par visām varītēm vēlas uzsaukt mums visām vakariņas restorānā. Tā nu uz ātru roku esam sameklējušas naktsmājā viesnīcu Tallinas nomalē un dodamies turp. Nu, lūk, kas te ir? Nu, mūsu numuriņš. Bardaks ir uzreiz, tikko motociklisti ienes somas, tā jau viss ir uz gultām. Bardaks? Jā, mēs mēģinām tā. Jā, jūs tikai vispirms bardak un pēc tam, kad ķivers stāv skapī plauktā. Numuriņš mums ir tāds, 3 vietiņām, mans skapis ar spulguli. Uz to te esot rozā plots un rozā izlietne. No 11. līdz 40. Tas jau būs pašāviens. Te nevar redzēt. Tas mums līdz 7 jāpaspēj. Mums viesnīca ir. Pāri iziesim. Liekas, ka šī nevarēja. Pa šitām durvīm. Varbūt arī pa tām varēja. Ja es to gribās. Es par to esmu Gar maliņu ripināsim te 2 jostas. Čo pa trottoāriem? Vistingāji. Uz šitām divām tas labi jālai. Tev ir tieši saistēt esi? Jā, laivā. Facebookā laivā. Tā man Kristiāns visu dzīvi jālai tik. Vēl tad ir 2 kas nevar. Tā atpūsties. Atbrauc atpūsties un atkal uzrāvās. Mums mazās izklaidītas džungļu bāriņā pie viesnīcas. Re, kur ir mūsu bufetes tipa vakariņas. Paņēmām knapu pusīti, un viss Inga aizgāja pēc ieradināta zupu. Borši. Jā, beidz, man patīk, man vispār zupas patīk. Gaļiņas mērcītēs, smedija. Saldēs, ka tāds krēmiņš. Es jau kokčiks sapušā. Kokčik nav vakariņš, viņš padomās, ka... Tev būs vietas tur? Es tam sēdos, jā, mums var gan. Pēc sātīgajām vakariņām vēl aizstaigājam uz netālu esošo lielveikalu un iepērkam dažas nepieciešamās preces. Un tad jau laiks doties uz viesnīcu, uzbužināt spilvenus un atskatīties uz šodien paveikto. Mūsu rīts pagāja ceļā gar jūru līdz Pērnavai, kur Hesīti ieturējām vēlās brokastis. Tad devāmies tālāk pa lielceļu E67 Tallinas virzienā, kur nemitīgi nācās apdzīt fūras un citādus braucamrīkus. Bijām laimīgas, kad nogriezāmies uz mazākiem celiņiem un sasniedzām skaisto Keilas ūdenskritu. Un nu klāt jauns rīts un mēs braucam tālāk. Līdz nākamajam mērķim apmēram 35 kilometri. Nu re, ieradāmies pie otrā sava mērķa, pie Jēgalas ūdenskrituma. Te jau jaunakas filmē, iesim tuvāk apskatīties.
tomēr. Tūlīt būs. Tur ir vīra. Tur ir vīra. Fotosesiju un, protams, sevis pašā bīstamākajā vietā. Tā seja nav pareizi uztaisīt, jā? Upurs. Tu zini, ka tu sēdi un apakšā tur ir tāda pārkara, tev zem tevis nav zeme vairāk, tikai šitā akmeņas plāksne. Tas, ko var redzēt no augšas, atkal te ir tāda dolomīta pamatne, cieta. Un pārējais ir ielūzis, izskaidrs, un aiziet lejā. Interesanti, cik metri. Un vēl tāds augstāks nekā Keilas ūdens kritums. Notiek fotosesija, fantastiski, man liekas, tur bildes varētu būt skaists. Miestarīgais fotogrāfs. Fotosesija notiek. Notiek fotosesija. Gladācija Ingazo vienu pusi. Jā, vienam ievākam. Tas jau piedarās pie lietas. Vai visās bildēs var redzēt, ka viņi ievēro broktību. Pietuvojāmies, piebraucām no otras puses ūdens kritumā.
repītis tagad. Uj, cik nērti pakāpieni, vajag dīvaini tādu platu un zemi. Jau var redzēt, jau kā jau puto, jau tas ūdens tādu migliņu veido. Wow. Mums kā parasti paveicās, viss aizpinās un mēs pienācām. Jā, tur mēs bijām augšā un tur mēs bijām augšā. Visus tāda pārkarīta, ar to, ka apakšā tas ilgi tur izstāvot. Tur, kur mēs stāvējām, tur arī izstāvot ir tas lēns ārstā. Viņa ir ielīdus ārstā. Jau gan ūdens kristina. Baigais troksnis, tad es arī aizlīdoju uz ūdens kristumā. Pirmo reizi jāiemūžina vēsturē tā vieta. Ilgas 1000 kilometru. Šitādā jaukā vietiņā. Tur caur saukrastiem, protams, jūs jau te nekur nevar izbraukt. Te ir upiks un braucat par taisnību. Šitā beidzās pagaidām mūs kopīgā. Skaisti ūdens, visu izbraukt. Jā, čau! Es izsūnāt, kā es aizbraukt.